Vīrieši, vai jūs aicināt sievietes uz randiņiem? Kā aizrit parasti randiņš? Es jums varu izstāstīt savu pieredzi ar randiņiem, kāda man ir bijusi. Es atnāku uz randiņu, vīrietis ļoti daudz stāsta, ļoti daudz runā par sevi, visu laiku cenšas pievērst visādi savu uzmanību, izmaksā, atbīda krēslus visur, attaisa durvis, visādā veidā cenšas pielīst, cenšas izrādīt, ka viņš baigi rūpējās par mani, bet visas sarunas laikā, principā, viņš stāsta tikai par sevi. Dažus jautājumus uzdod, bet ja uzdod, tad es atbildu dažus teikumus tikai, un tad saruna atkal ir par viņu. Viņš visu laiku stāsta, runā, ko viņš dzīvē ir sasniedzis, cik daudz viņš pelna, kas viņam ir. Viņš ļoti daudz ko runā un stāsta, bet ļoti maz pievēršas man. Tādā veidā vīrietis būtībā kompensē to, ko viņš nav saņēmis bērnībā. Tajā brīdī sieviete ir viņam kā māte, kurai viņš var visu stāstīt, visu parādīt, ko dzīvē ir sasniedzis un saņemt kaut kādu atgriezenisko saiti par to. Bet tas nav veids, kā mīlēt otru, kā dabūt sievietes sev. Būtībā ir ļoti svarīgi ieklausīties, ļoti svarīgi jautāt jautājumus, iedziļināties un tiešām ar interesi nenovērsties no otra cilvēka, ko viņš runā, ko viņš stāsta. Ja vīrietis sievietei cenšas visādā veidā izpatikt, izdabāt viņai, pielīst, tādā veidā viņš parāda to, ka viņš ir zem viņas. Viņš ir tā kā mazs bērniņš, kurš ir jākopj, ar kuru ir jārūpējās, bet sievietēm jau patīk pārliecināt vīrieši spēcīgi, gudri, tādi, kas spēj parūpēties par sievieti, spēj ieklausīties, spēj uzdot labus jautājumus, spēj ļaut, lai sieviete runā. Ja vīrietim bērnībā ir pietrūkusi sievietes uzmanība, tad viņš to vēl joprojām tiecās saņemt no attiecībām ar sievietēm. Kamēr vīrietis nav atrisinājis šīs te bērnības traumas, šīs bērnības programmas, ka viņam vajag vēl saņemt uzmanību no sievietes, tikmēr tikšanās ar sievietēm arī paies cenšoties saņemt šīs sajūtas, kas nav saņemtas bērnībā. Tāpēc ir svarīgi atrisināt savu bērnību vispirms.